saat en dat ilnarik wel zou dat nog kan vertel mij dat Sputnik brennt zijn vrouw Sputnik Nu čau, atkal esam Jūrkalnē un par COPLV komandu atkal piedalās jūras festivālā. Šitā ir mūsēja. Jā. Nu, Zilniek, esi apmierināts ar izlodzi? Jā, viss kārtībā. Arman? Veicīt! Labāk, es pat nevar iedomāt. Vismaz blakus stāvviet, vai ne? Jā, nav tālu jāiet. Nu, un zīves būs? Protams, ka būs. Tāda noskaņa vajag arī iet. Nu ko, neasakas jums? Vēl jau tiksim. Nu jā. Startā. Jā, pie vēlētas. Čortu. Ko mēs te pamazām iekārtojamies, ir ielozēts 40. jā? 40. sektors. Jā, laika vēl līdz startam ir diezgan daudz. Ir dēļi, uz ko sagriezt. Jā, te mēs griezīsim zīvi. Nu, ko, kur pamazām sāk sarasties dalībnieki. Gaidīsim startu. Kā pēc labām tradīcijām, lai sasveicinātos ar jūru, visiem apkārt griezties. 3, 4, sveiki jūra! Sveiki jūra! 3, 4, Jā, 3, 4, nesanāk. Meža mēlā. Atklājam sacensību ar svinīgo notikumu un karogu uzvilkšanu aicinām pagājušā gada uzvarētājus komandu MRK Boris Sīls un Guntars Kļavs. Mūzikas nav, himnas. Tas ir slikti vai labi, es nezinu. Normāli. Saglabāt jums to drosmi un neviens neaizmet mājās. Tā kā tie, kas jūs visi esat šodien šeit, lai rīt no rīta atkal tādā pašā sastāvā būs. Kad, kā jau Egejs minēja, šogad 3. gads. Katru gadu mums ir savs pārbaudījums. Cerēsim, ka šogad arī mēs izturēsim viņu, kā katru gadu. Novēlēt, protams, mums tas vējiņš pa nakti būs mazāk un lietas vispār nebūtu. Un, lai ķerās! Nu, starts ir. Sacensības sākušās, viss notiek, tiesneši arī tepat staigā. Redzēs, kam būs pirmā būta. Nu, pirmā butīte mūsu komandai, bet šitā nav ieskaites būta. Der no 18 centimetriem, šitai, nezinu, baigi maz. 10. Bet jā. Nu, ko, man arī ir pirmā būta, bet, nu, es nezinu, tik mazu noķert, tas laikam ir rekords. Drausmīgi. Nekāds lielās jau nav, bet viena laikam pat ir mēra. Otra jāmet atpakaļ. Nu ko, Rikur, komandas biedram jau bišķi smukāka būtīte tik. Ieskaitē. Nu, Rikur arī vējā un vētrā kaut kas noķērās prātīgs. Nu, katrā metienā tagad jau ārā nāk jūras kāposti, ir nirvānas mati. Nu, ko sāk palikt diezgan neiespējami. Jūra nāk ar vienu augšā, drīz vairs nebūs kur atkāpties, zāles nes. Nu tā, rīkotāji atved tikko vakariņas.
vismaz kaut kāds prieciņš, bet laika apstākļi vienkārši drausmīgi, nav iespējams cilpēt. Drīz zonā varēs iemest tikai vienu kātu. Šī tāda buķa te tagad ir pēc katra kāta izvilciena. Smagākais svins, kas mums ir 150 gramu šitāds ar adatām. Bet man jau liekas, ka nepalīdzēs vairs pat šitas. Bet, mēģināsim, lai vismaz viens kāds zonā ir iemests. Kaut kas jau jādara lietas labas. Man šī nenormālajā vējā izdevās pat izvilkt butīti, bet, diemžēl, ieskaitē šī tāda neiet. Tikko garām brauca tiesneši un teica, ka pirmā kārta beidzās 10. Iespējams, ka sacensības vispār tiks pārceltas, vai arī būs tikai viena kārta. Jo, čopi īstenībā ir diezgan neiespējami. Tā, tikko nosvērām, mums uz diviem pa 6 butēm ir kilo 179 grami. Un otrā posma nebūs, sacensības ir beigušās. Tā, ka ejam novākt mantas un ejam uz finišu. Nenosauc rezultātu. Trešai vietai tātad bija 2 kilo 630 grami, otrā vieta 2 kilo 730 grami, un pirmā vieta 3 kilo 450 grami. Puikas paskatās. Šāds presei un fotogrāfiem. Piedalīties. Es aicinu visiem, kas grib piedalīties laicīgi, jau vērsties pie Visuvaranā ar gaišām domām un lūgt labu laiku nākošajā gadā. Paldies jums visiem!